Čau, mani sauc Laura. Šobrīd atrodos 3,5 mēnešu garā studiju mobilitātē Erasmusā, pilsētā Raduma Polī, un šī ir Erasmus dienas grāmatas 3. epizode, tāpēc skatīšu šo video, lai uzzinātu, kā man šeit ir. Čau visiem jaunajā vlogā. Mums šodien ir paredzēts braukt uz Gdaņsku ar vilcienu. Ir pirmdiena, pulkstenis ir 12:26 naktī, obviously, loģiski. Tad braucām tikko uz staciju ar taksi, jo ārā ir augsts un līst lietas un gribējām ātrāk būt šeit. Un mēs ienākam stacijā, lai pastītos, kurš ir mūsu perons, un mūsu vilciens kavē par 55 minūtēm. Mēs jau tā esam 15 minūtes ātrāk nekā vajadzētu būt. Plus viņš jau kavē 55. Tā kā oriģinālais braukšanas laiks viņam ir 12:42, un tagad viņš būs kaut kādos 1:37. Tā kā forši. Čau visiem, ļoti smuka Gdaņska. Say hi from Gdaņska, guys. Hi! Everyone's sleeping. Jā, mums vilcienu atlika par 55 minūtēm, tad par 65 minūtēm, tad par 85 minūtēm, tad par 170 minūtēm, or whatever, es jau neatceros par cik, un tad vēl uz kodiem 5 rītā viņi atcēla. Cilvēkiem tur bija jābūt lidostā un everything, un mēs vienkārši aizbraucām prom, tagad es rakstīšu e-pastu, lai mums atceļ biļetes, atdod naudu atpakaļ, un vilciens nenotika, un slēg. Šajā video es mēģināju šos te pelmeņus, pierogi ar skābētiem kapostiem un sēnēm. Man īsti negaršoja, bija diezgan ok, bet tie skābētie kaposti bija nedaudz pārāk skābi. Un es teiktu, kādi 5 no 10 dotu tiem. Un šodien es mēģinu jau 3. garšu. Vakardien es garšoju vienus ar kaut kādu fake gaļu, no kaut kādiem kviešiem, kas ir taisīti, bija diezgan garšīgi. Un šodien man ir tofu ar sīpoliem un arī kaut kādiem dārziņiem. Gribas pagaršot viņu tradicionālu ēdienu, un ja pieejama vegāniskā versija, kāpēc gan ne. Tie, kas bija vakardien ar to fake gaļu, bija diezgan garšīgi, bet es neteiktu, ka to gaļu ļoti daudz varēju just. Es teiktu kāds 7 no 10. Tagad cepu šos te ar tofu, gribu pagaršot, un tad jau redzēt, kā viņi garšo. Tiem pierogi, ko es ēdu ar tofu un dārziņiem, es dodu kādus 8 no 10. Viņi bija garšīgi, un viņos bija daudz vairāk pildījums nekā iepriekšējos, tāpēc man tie patika vislabāk. Es esmu pēdusi, biju dušā, noskatījos, noklausījos lekciju savā koledžā, paskatījos seriālu ar savu istabas biedreni un sakārtoju mantas somā, jo es rīt braucu uz Latviju. Braucu ciemos, tik ļoti jocīgi skan ciemos, pat uz savām mājām, bet braucu ciemos uz pāris dienām. Esmu ļoti, ļoti excited. Pulkstenis ir jau gan 11 vakarā. Mums rītā ir poļu valoda no 8 līdz 12, tāpēc drīz jāiet gulēt. Un pēc lekcijām es atnāku mājās, pēdu pusdienas un braucu. Tā kā tā, drīz jāiet gulēt. Ļoti nāk miegs. Mums vakardien bija jābrauc uz Gdaņsku, nekas nesanāca, kā jau jūs redzējāt. Un tas viss izčakarēja mūsu miega grafiku, tāpēc vēl neesam atkopušās no tā. Sanāca aiziet gulēt 5 no rīta, un tur es arī ilgi nevarēju pagulēt, jo mums kaut kur blakus istabiņā kaut kāds remonts notiek, un bija ļoti skaļi un apkopējis staigāja apkārt, un tad es neizgulējos. Un tad šodien es nācu pagulēt bišķi ilgāk, bet arī nepietiekami ilgi, lai atgulētu to, ko mēs pazaudējām. Crazy. Braukšu rīt uz Latviju ar autobusu un varēšu gulēt visas 10-11 stundas, kamēr mēs brauksim. Jēj! Nevar sagaidīt. Mums beidzās poļu valodas lekcijas. Esam atpakaļ kojās. Es gribu pēst. Jāpēdā diezgan kārtīgi, lai pietiek līdz rītdienai, jo es zinu, ka autobusā man īsti negribēsies ēst un visu, ko es darīšu, skolēšu.
tāpēc uztaisīšu šobrīd sev milzīgu porciju ar makaroniem. Paēdīšu. Šobrīd ir 12:40 un jau 4 man ir jāaiziet no šejienes ārā, lai iet uz autobusu un tad uz vilcienu un tad uz vēl vienu autobusu un tad jau es būšu Rīgā. Ļoti ilgs garš ceļš priekšā. Mani māte izstās bišķi crazy, bet vismaz netraucies, kamēr braukšu autobusā. Sataisīju vizītes, sakrāmēju visas pēdējās mantas somā un vēl vienā somā. Un šobrīd gaidu taksi uz staciju. Let's go! Labrīt, Rīga. Kāpēc ir tik augsti? Labrīt, piekdienā, virs kafija. Šodien ļoti gara diena ieplānot, pat centīšos paņemt jūs līdzi. Kaut kā tā. Jā, kādi mums šodien plāni. Pastaigāt ar suņiem, aizvest mašīnu uz servisu, paēst, aiziet uz kino. Brīvdabas muzejā ir kaut kāda neīsti izstāde, es nezināšu, kā paskaidrot, kaut kas ar gaismām, tur ļoti interesants redzējām, tik tā kā aizbrauksim uz turieni. Tad mēs braucam mājās, mēs pārģērbamies un mēs braucam uz Halloween pasākumu klubā. Kaut kā tā, paņemšu jūs līdzi. Labs vakars rudenī, veļu laikā. Mani sauc Māra. Un mani sauc Mārtiņš. Mēs būsim jūsu ceļveži šovakar. Vienu dienu tiešām. I'm sexy and I know it.
reviews for the vlog. Green is the best. Green is the best. Yeah, the same in Turkey. You like it? Yeah, I like it. It's different. Diana is the best. Diana is the best. Hadi gelin. Cheers arkadaşlar. Good morning. Smile.